Labadiena! Vasara ir pilnā jaudā, ir sācies šī gada 3. ceturksnis. Tuvajos austrumos situācija stabilizējas, ASV un Irāna slēdz saprašanās memorandu, un turpinājumā tirgus, protams, sagaida gan naftas piegāžu atjaunošanos pilnā jaudā, gan arī pakāpenisku sašķidrinātās dabasgāzes piegāžu atjaunošanos. Par šiem procesiem un arī par Eiropas elektroenerģijas tirgu turpinājumā. Kopumā pagājušās nedēļas laikā naftas cena uz brīdi sasniedz pat līmeni, kāds tai bija pirms kara. Tātad cena pietuvojas $72 par barelu. Pakāpenisku kuģu satiksmes atjaunošanās caur Hormuzu jūras šaurumu dod tirgumu optimismu par piegāžu atjaunošanos. Turpinājumā OPEC dalībvalstis prognozē, ka šobrīd pie samazināta pieprasījuma, kas bija arī kā reakcija uz piegāžu pārtraukumiem un lielu jaudu atjaunošana naftas produktu piegādēm, var izraisīt arī tirgu pārprodukcijas un piedāvājumu pārpalikumu pār pieprasījumu, kas nevienmēr ir labvēlīgākais notikums. Šāds cenu satricinājumi gan augšupvērsti, gan lejupvērsti var būt tirgos destabilizējoši. Dabasgāzes tirgū gan cena nekrītās, tā pakāpjas. Eiropas dabasgāzes tirgū ir augsts pieprasījums, ir karstuma vilnis daudzās Eiropas valstīs, un vienlaikus kondicionēšana un enerģijas ražošana dabasgāzes stacijās šādos periodos pieaug. Līdz ar to dabasgāzes cena par nākamā mēneša bāzes piegādi palielinās līdz €45 par megavatstundu. Jāņem vērā faktors, ka naftas rūpnīcu un to iekraušanas jaudas var ļoti strauji atjaunot, bet sašķidrinātā dabasgāze no tuvajiem austrumiem jau iepriekš stāstīja, ka Katarā sašķidrināšanas rūpnīcā ir bijuši būtiski bojājumi, un šo bojājumu novēršana var prasīt 1 līdz pat 3 gadus. Līdz ar to piedāvājuma puse un arī reālā fiziskā sašķidrinātās dabasgāzes iekraušanas jauda tik strauji nespēja atgūties pēc kara darbības tuvajos austrumos. Emisiju kvotu cena diezgan stabili turās €80 par tonu līmenī. Pieminētais karstuma vilnis un dabasgāzes staciju izstrāde Eiropā notur augstu pieprasījumu. Savukārt turpmāk gaidāmie Eiropas komisijas lēmumi par labu Eiropas Savienības 2040. gada mērķu sasniegšanai klimata neitralitātes jomā pastiprina to, ka piedāvājuma pusē būs ierobežojumi kvotu tirgū, un tas neļauj kvotu cenai būtiski samazināties. Savukārt apstākļi, kas turpmāko 1 līdz 2 nedēļas ietekmēs Eiropas elektroenerģijas tirgu, vēl joprojām būtiski karstuma epizodes līdz pat 8 grādiem virs vidējās normas, ārkārtīgi karsts. Saules izstrāde ir stabila, bet vienlaikus arī dienas periodā būtiski pieaug pieprasījums, kondicionēšana. Un šādos karstuma periodos ar gāzi karstuma kupolu, kas nostājas, un kad gaisa masas ir nekustīgas, vēja izstrāde samazinās. Un turpmāk tālāka vidēja termiņa prognozē El Niño iedarbība, sausāki, karstāki laikapstākļi Eiropā. Nord Pool elektroenerģijas tirgū pagājušās nedēļas laikā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģioniem cenas samazinājās. Baltijā cena pie €69 par megavatstundu vidēji, Ziemeļvalstīm pie €53 par megavatstundu vidēji, un lai gan apmācies lietaināks un brīžiem mazāka saules izstrāde, būtiski pakāpjās vēja izstrāde, kas arī ļāvus palielināties izstrādes piedāvājumam abos tirgus reģionos, un tādēļ cena ir samazinājusies. Savukārt nākamajam gadam gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijas valstīm, gan arī Polijai, Vācijai
skatījums drīzāk ir par to, ka ir nedaudz cenu pieauguma tendences, kas saistīts gan ar CO2 emisiju kvotu turpmākajiem lēmumiem un ierobežojumiem, gan ar šobrīd dabasgāzes tirgus cenu līmeni un šī tirgus cenas akumulēšanos Eiropas krātuvēs. Līdz ar to Ziemeļvalstu cenas par 2027. gada bāzes piegādi robežās no 49 līdz 60 eiro par megawattstundu aptuveni. Vācijas cenu līmenis pie 94 eiro par megawattstundu un Polijā salīdzinoši nemainīgs pie 105 eiro par megawattstundu. Turpināsim sekot līdz notikumiem gan klimatā, gan Eiropas politikā, gan arī pasaules resursu piegāžu ķēdēs. Uz tikšanos nākamnedēļ!